stāvam pateicību Tev, Tēvs, par šo jauno dienu, par mūsu sirdi. Paldies, ka Tu izmaini mūsu katru vienu sirdi. Paldies, ka Tu patiesi to dari. Paldies, ka Tu paņem mūsu cietās sirdis, mūsu akmens sirdis, Tu tās nomaini pret miesas sirdīm. Pret tādām, kas ir jūtīgas, kas ir dziedinātas, Tēvs, To pasakos, jā, ka Tava Jēzus, Tava plauksta uzguļ uz katru vienu mūsu sirds un tā to dziedina. Un paldies, ka mēs varam just kā ar Tavu sirdi, ka mēs varam just, par ko sāp Tava sirds, ko Tu mīli, ko Tu ienīsti. Un jā, paldies par Tavu vārdu un paldies, ka tas maina mūsu sirdis. Paldies, ka Tu pats esi teicis, ka Tu esi vārds un ka vārds ir dzīves un ka tas ietiec mūsos un tas maina lietas, tas pāršķeļ, tas ir doma un sirdsprāta tiesnesis. Un paldies, ka tā ir. Un paldies, ka mēs varam ļauties mainīties. Paldies, ka Tavs vārds mums visiem ir viens. Ka Tu esi mūsu Tēvs, ka Tu nešķiro nevienu. Un ne pēc status, ne pēc ietekmes, ne pēc grēku daudzuma, ne pēc grēku mazuma, kāds mums ir bijis. Tu esi mūsu Tēvs debesīs. Paldies, ka Tu tā mīli. Paldies, ka Tu aicini pazudušo dēlu, ka Tu viņam skrien pakaļ. Tu esi tāds Tēvs. Un es lūdzos, ka mums ir katram vienam tāds sirds, ka mēs priecājamies par glābto. Jā, ka neviens nevar izpelnīties Tavu žēlastību. Ne tas, kurš ir pavadījis visas savas dienas tā kunga namā un kalpojis, nevar izpelnīties Tavu žēlastību. Ne tas, kurš ir visas savas dienas darījis, ko grib, grēkojis un kritis. Bet tā kā jā, kad arī viņš nevar izpelnīties Tavu žēlastību un ka Tava žēlastība klājās par mums visiem. Tā ir viena un to nevar nopelnīt. Jā, paldies par Tavu vārdu. Šodien 42. psalms. Hello! Ilgas pēc Dieva dziedātāju vadonim no korahītu dziesmām. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc ak Dievs pēc Tevis. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Manas asaras ir mana barība dienām un naktīm, tādēļ, ka vienmēr ļaudis uz mani saka, kur ir Tavs Dievs. Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna, kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju Dieva namā ar skaņām gavilēm un slavas dziesmām svētceļotāju vidū. Kāpēc Tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšu savam glābējam un savam Dievam. Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es Tevi pieminu būdams gan zemēs pie Jordānas un Hermona kalnā, gan arī Micar kalnā. Vieni plūdi nomaina otrus plūdus, Taviem ūdeņiem krācot visas Tavas bangas un Tavi viļņi iet pāri par manu galvu. Dienā es saucu, Kungs neliedz man savu žēlastību, un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūgšanu pie savas dzīvības Dieva. Es saucu uz Dievu, mana stiprā klints, kāpēc Tu mani esi aizmirsis, kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieks baidos. Galīgi salauzts jūtos visos savos locekļos, kad mani ienaidnieki mani nievā, kad viņi atkal un atkal uz mani saka, kur nu ir Tavs Dievs. Kāpēc Tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Āmen! Jā, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc pēc Dieva. Brēc ak Dievs pēc Tevis, mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva.
Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Sastais. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu. Jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Viena plūdi nomaina otrus plūdus, taviem ūdeņiem krācot, visas tavas bangas un tavi viļņi iet pār manu galvu. Dienā es saucu, kungs neliedz man savu žēlastību, un naktīs raidu savu dziesmu, savu lūgšanu. Pie savas dzīvības Dieva es saucu uz Dievu, mana stiprā klints. Kāpēc tu mani esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieks baidos? Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Amen. Jā, Tavs, pasakos, ka Tavs vārds ir pilnīgs, tas ir labs, tas palīdz, tas atspirdzina, tas pamāca, tas iedod cerību. Tas ir īsts, tas ir pa īstam, tas ir dzīves. Tas palīdz saprast, tas palīdz ieraudzīt. Tā nav kaut kāda pozitīvā domāšana, jā, bet tā ir patiesība. Jā, es lūdzos par katru vienu, kurš slāpst pēc Tevis, kungs, un es lūdzos par katru vienu, kurš arī neslāpst pēc Tevis. Es lūdzos, ka Tu atraisi, Tēvs, šīs slāpes, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc pēc. Ak, Dievs, pēc Tevis, mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Tēvs, lūdzos par katru mūsu vienu dvēseli, ka mēs slāpstam pēc šī dzīvā Dieva, pēc Tevis, Tēvs, ka mēs neslāpstam pēc kāda komforta visu laiku, pēc ērtāka matrača, pēc ērtāka tā, pēc ērtāka šī, pēc ērtāka vēl kaut kā, bet ka mēs slāpstam pēc Tevis, ka mums ir svarīgāk, jā, Tēvs, Tu, Svētais Gars, ka mēs izmanam, ka mēs zinām, kur Tu mūs vadi. Jā, ka mēs dzirdam šodien Svētais Gars no Tevis, un, jo rītdienā mums vajadzēs pastāvēt uz to, ko mēs dzirdam šodien, jā, ka mēs zināsim, kur mums teikt jā, kur mums teikt nē. Paldies, ka Tavs vārds mierina, ka Tas iedod cerību. Jā, Tēvs, lūdzos par katru vienu, kurš iet caur kādām ciešanām, bailēm, panikām, naktīs un dienās, un ar bailēm gaida varbūt arī nakti, un es lūdzos pēc šī spēka, lai tas ir atraisīts, Jēzus Kristus vārdā, tas spēks vienkārši satver Dieva vārdu tajā brīdī, atvērt vaļā un pasludināt un pieredzēt, kā Dieva roka nolaiž pār tevi, ka tev atkal un atkal atjaunojas miers. Tu vari mierīgi aiziet gulēt, kad atkāpjās viss tā vētra, tie plūdi vai kas nāk pāri. Un pat, ja tu šodienā pakriti, tad rītā būs jauna diena. Ja tu vakar pakriti, tad šodien celies augšā. Taisnais vienreiz krīt, bet 7 reizes ceļās augšā. Un, ja tu pakriti, tad celies augšā. Jā, tev sanāks, jā. Tēvs pasludina, ka viss tev vārdi ir patiesība, tas ir jā un amen. Es vienkārši zinu, ka tu atspirdzinās, ka tu atbrīvosi, ka tu vedīsi, ka tu atjaunos, ka tu rādīsi. Tu neatstāsi nevienu pakrituši, tu neatstāsi nevienu bēdās, tu neatstāsi nevienu salauztībā, tu neatstāsi nevienu pārmainīt. Tās lūdzos, katrs viens ir atlaist savas rokas, jā, no grimstošām lietām, no mirstošām lietām un pieķerties ar visu savu spēku, ar visu savu sirdi tev. Jā, kad arī rakstīts, kad ir grūti, tad kāds arī jautāt, kur tad ir tavs Dievs? Es domāju, mēs esam daudz to pieredzējuši. Un es lūdzos, ka mēs šodienā dabūjam tādu sirdi, ka mēs dabūjam gudru sirdi, ka mēs šodienā arī, ja mums iet labi, ka mēs sagatavojam savas sirdis. Arī tāpat, ja nāks kāda vētra, kāds satricinājums, nezinu, kāda zemstrīce, kāda globāla kataklizma, bet ka mēs
nestāvam, mēs nepaļaujamies uz cilvēku, mēs esam sagatavojuši savas sirds pieķerties. Mēs pieķeramies Tev, Tēvs, ka Jēzu, ka Tu esi mūsu nākotne, ka Tu esi tas, kas mūs izvedīs, ka Tu esi tas, kas mūs izveda. Ko tā? Ūdenžurciņi. Jā, ka mēs stāvam uz klīns, ka mēs stāvam uz Tevi, mēs nestāvam uz nevienu cilvēku. Zini, jebkas, jebkuru cilvēku var. Mēs jebkurš cilvēks esam ļoti miesīgs, mēs esam, dzīvība ir tāda trausla lieta. Un, Tēvs, lūdzu, ka mēs, visā un visur stāvam uz Tevi un mūsu paļāvība ir Tevī un ka mēs šodienā sagatavojamies. Ka mēs arī nebaiļojamies no bailēm, ka mēs arī nebaiļojamies no tā, ka varētu būt kaut kādi satricinājumi, ka mēs zinām, ka Tu būsi ar mums, ka mēs stāvēsim uz Tevi, ka Tu izvedīsi, ka Tu parādīsi. Es lūdzos, lai mēs nepieviļamies, mēs paļaujoties uz cilvēkiem, mēs pievilsimies, tas ir stabili, bet ka mēs varam visu šo cilvēku palīdzību arī tā kā ieraudzīt kā no Tevis, Tēvs, ka tas esi Tu, kas to dara caur cilvēkiem, ka mēs varam atdot visu godu slavu Tev, un es lūdzos par katru vienu no mums, ka mēs varam būt Dieva lietoti, ka mēs varam būt Dieva instrumenti, ka mēs varam teikt sūti mani. Es lūdzos, ka mēs katrs viens varam būt tik ļoti dziedināts, ka mēs varam nest cita nastas, ka mēs nenovēršamies, neizvairamies, neizliekamies tur, kur mums vajadzētu redzēt. Tēvs, ka mēs esam šī balss, kas sludina Tevi, kas tic un pasludina un stāv, Tēvs, un pastāv un par citiem un pastāv par Tavu patiesību katru vienu cilvēku dzīvē, Tēvs, ka mēs neuzlūkojam nevienu kā bezcerīgu. Katram vienam ir cerība un katru vienu dzīvē Tu vari darīt brīnumus. Slavu un Tev pateicību, Tēvs, par Tavu vārdu. Paldies par to visu, no kā Tu esi izvedis mani, Tu esi atraisījis. Un es Tevi slavēju, es Tev pasakos. Tu esi uzticams, Tu esi uzticams, Tu esi uzticams, Svētais Gars, mēs arī noliekam visu šo nedēļu pie Tavām kājām, Tavās rokās. Mēs lūdzam, ka Tu vadi mūs, ka Tu pārņem katru vienu minūti, tad jau stundu un visas dienas. Mēs lūdzam pēc Tavas vadības un Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lai Tev brīnišķīga šī diena un arī nedēļa. Un krājam minūtes, krājam kopā ar Jēzu. Ka mēs gudras sirds dabūjam. Āmen, āmen, āmen.